draugi! Priecājos jūs redzēt. Droši vien, ka jūs saņēmāt šādu ielūgumu, vai klausāties Latvijas Kristīgo rādio, vai kādā savādākā veidā saņēmāt informāciju. Un man šķiet, ka tas Bībeles teksts, kurš jūs varēja pamudināt šovakar būt šeit, ir Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Vai jūs varat iedomāties, kurš teksts tas varētu būt? Kad es lasu šo mūsu semināru nosaukumu, man šķiet, ka ir svētīgi garā nabagi. Jo viņi grib to dzīvi garīgā pārpilnībā. Un mūsu šī 4 dienu garā semināra kopējā tēma ir dzīve pārpilnībā. Un mums arī šis seminārs ir nosaukts par garīgās atmodas semināru. Tas nozīmē, ka katrs, kurš arī nāks šeit un piedalīsies šajā seminārā, neaizies tāds, kāds viņš atnāca, bet aizies savādāks. Katrā ziņā Dieva gara pārmaiņas. Un es ticu, ka tās ir arī jūsu sirds ilgas piedzīvot šīs pārmaiņas. Un mūsu vidū ir arī mūsu ciemiņš, Raunis Kluzē, no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš ir gatavs arī mūs uzrunāt šajā vakarā. Bet pirms mēs viņu dzirdēsim, ievadā ieklausīsimies mūsu šī vakara tēmas tekstā no Bībeles, no svētajiem rakstiem, Apstuļu darbu grāmatā 1. nodaļā no 4. līdz 8. pantām. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt tēva apsolību, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šī laikā atkal uzcēlis Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja: Nav jūsu daļā zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā pašvarā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet man liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā, līdz pašām pasaules galam. Amen. Un lai arī šis mūsu vakars iesāktos svētīgi, es aicinu piecelsimies kopējā lūkšanā. Visvarenais un mūžīgais Tēvs debesīs. Mēs pateicamies par šo vakaru, kad varam būt visi šeit kopā. Mūsu sirdīs, Kungs, ir šīs garīgās slāpes un ilgas, pēc garīgām pārvērtībām, pēc atmodas, pēc tā, ko mēs vēl pat nezinām un neapjaušam, bet ko tu mums jau esi sagatavojis. Tādēļ mēs vēlamies lūgt, Kungs, lai patiešām notiek tavs prāts, kā Kungs Jēzus lūdz. Lai tava žēlastība atverās pār mūsu sirdīm, pār mūsu ausīm un saprašanu. Lai, Kungs, tas viss tiek atdarīts un tavs svētais gars var mūs piepildīt un vadīt arī mūsu šī vakara tēmā. Īpaši svētības mēs lūdzam arī tavam kalpam, Ronam, svētī arī tulku, svētī arī mūziķis, kas mūs iepriecinās ar mūzikas skaņām, un svētī katru klātesošo, lai šis vakars mūsu dzīvē ienes kaut ko tādu, kas līdz šim tur nav bijis, un lai šīs pārmaiņas, Kungs, ir mums par svētību, tev par godu un cilvēkiem par prieku. To mēs lūdzam Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Un pirms mēs dzirdēsim mūsu viesi, vārds mūziķiem. I'll
Labvakar, brāļi un māsas. It's a pleasure to be here with you this evening. Man ir patiesi prieks būt kopā ar jums šajā vakarā. I've had the privilege of seeing a little bit of Riga since this morning. Man ir bijusi tā priekštiesība redzēt arī nedaudz no jūsu pilsētas, no Rīgas, šajās rīta stundās. And it does my heart good to see a beautiful old European city. Un man ir tiešām ļoti liels prieks, un tas man sirdī nes siltumu redzēt tik skaistu Eiropeisku pilsētu. Thank you for inviting me to be here with you the rest of this week. Es pateicos par ielūgumu, ka jūs vēlaties man redzēt šeit Rīgā savā vidū atlikušajā nedēļā. They have asked me to share a little bit about who I am. Man ir izteikts aicinājums, lai es nedaudz pastāstītu par to, kas es esmu. I am a professor of practical theology at Andrews University in America. Es esmu Amerikas Savienotajās valstīs Andrews Universitātes kristīgās kalpošanas teoloģijas profesors. I also direct the Institute of Evangelism there. Un es arī vadu evangelizācijas institūtu, kas turpat atrodas. And in addition to that, I am the ministerial secretary for the North American Division. Un es esmu arī Ziemeļamerikas divīzijas kalpošanas sekretārs. If you wonder how I can do all three jobs, I can tell you I don't know how. Un ja jūs man jautāt, kā es to visu paspēju, kā es paspēju apvienot 3 darbus, es nezinu. So coming out here is a little relaxing. Es tā kā ceru, ka šis būs nedaudz atvieglojošs un atspaidojošs, man liekas. We are going to be dealing with 4 presentations on the abundant life. Šajā nedēļā mēs klausīsimies 4 prezentācijas par dzīvi pārpilnībā. And it is, you never know exactly how to approach things until you meet people for the first time at least. Ļoti bieži ir tā, ka mēs nezinām, kā īsti kādu lietu risināt vai kā to pirms mēs cilvēkus esam satikuši. So based on tonight, I will probably be making some adjustments for the rest of the week. Un tā kā es iedomājos, ka vadoties no šī vakara pieredzes, es iespējams izdarīšu nelielas korekcijas atlikušajā semināra gaitā. Some of you may want to take some notes. Iespējams, ka daži no jums vēlēsies ko pierakstīt. We have some beautiful PowerPoint in pictures, but none of that will be available to the public. Mums ir ļoti skaista un ļoti uzskatāma PowerPoint prezentācija šeit uz ekrāna, kas arī ir attēlot bildēs, bet diemžēl tā nebūs publiski pieejama. So I hope that you brought your Bible and maybe something to take notes with. Tā kā es ceru, ka jūs esat paņēmuši līdz savas bībeles un arī kādu papīra gabalu un rakstāmo, lai varētu pierakstīt. And if you come back tomorrow night, I'll show you a picture of my family. Un ja jūs atgriezīties rītvakar, es jums parādīšu savas ģimenes fotoattēlu. Because they're better looking than I am. Jo viņi izskatās labāk nekā es. So I hope you make it tomorrow night. Tāpēc es ceru, ka jūs atnāksiet rītvakar. Let's bow our heads one more time as we pray. Es aicinu jūs visus vēlreiz noliekt galvas lūkšanā pirms sākam. Dear Heavenly Father, Mūsu debes Tēvs, as we open the Bible this evening, we pray that you bless us. mēs lūdzam, lai tu mūs svētī, pirms mēs atveram savas bībeles šajā vakarā. Send your Spirit to our hearts and our minds. Sūti savu garu mūsu sirdīm un prātiem. Give us of your grace. Piešķir mums savu žēlistību. And awaken in us a desire to be on fire for God. Un pamodini mūsu vēlēšanos, lai mēs aizdegtos par Dievu. In Jesus' name. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. The greatest promise Jesus made. Lielākais apsolījums, ko Jēzus mums ir devis. The night of Jesus' betrayal, he had one thing in mind. Naktī, kad Jēzus tika nodots, viņam prātā bija tikai viena doma. Instead of thinking about the cross, Tā vietā, lai domātu par krustu, instead of thinking about the great subjects of the kingdom of God, tā vietā, lai domātu par lielajiem debesu valstības instead of thinking noslēpumiem, about his own suffering, tā vietā, lai domātu par ciešanām, kas viņu he sagaida, thought of the disciples. viņš domāja par mācekļiem. And because he thought of the disciples, Un tāpēc, ka viņš domāja par mācekļiem, he desired to tell them that help will be on the way. viņš vēlējās viņiem pateikt, ka palīdzība ir ceļā. And that night,
he spoke to them about the coming of the Holy Spirit. Tajā naktī viņš runāja viņiem par svētā gara atnākšanu. When you think about it, a whole 1/4 of the book of John is dedicated to that night. Ja jūs par to padomātu un palasītu, tad 4. daļa no Jāņa evaņģēlija veltīta šeit nakts notikumiem. In chapters 14, 15, and 16 are exclusively on the Holy Spirit. Un 14., 15. un 16. nodaļa Jāņa evaņģēlijā ir tieši un tikai par svēto garu. So Jesus longed to impart the Holy Spirit to his church. Tā kā mēs varam redzēt, ka Jēzus tiešām vēlējās svētā garā dalīties savai draudzei. In John 14, 16, Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā un 16. pantā. Jesus says, I will pray the Father, and he will give you another comforter, that he may abide with you forever. Ir rakstīts, un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Jesus would not abide with them forever, but the Holy Spirit would. Jēzus nevarēja palikt ar viņiem katru dienu, bet svētais gars to varēja. The text says, I will pray the Father. Un Bībeles tekstā rakstīts, es lūgšu Tēvu. This is Thursday night. Tā ir ceturtdienas nakts, ceturtdienas vakars. He dies on Friday afternoon. Piektdienas pēcpusdienā Jēzus mirst pie krusta. At 3 o'clock, based on the time of the sacrifice by the priests. Tas varētu būt apmēram ap 3:00, vadoties pēc priesteru ziedojuma laika. And you know the story. Un jūs zinat šo stāstu. That night, Jesus is in Gethsemane, then he is arrested. Kad Jēzus ir Ģetsemanes dārzā, viņš tiek arestēts. And then he is tried several different times all through the night. Un nakts gaitā un vakar gaitā viņš vairākas reizes stājas tiesas priekšā. Then he is scourged, abused twice. Un viņš tiek pazemots un nievāts divkārši. Finally, he's crucified at 9 o'clock in the morning. 9 no rīta viņš tiek sists krustā. At 12 o'clock, the sun ceases to shine. 12:00, tātad dienas vidū, saule aptums. At 3 o'clock, he cries out, into your hands I give my spirit. Un 3:00 viņš izsaucās, es nolieku savu garu tavās rokās. In John 19 says that he bows his head and dies. Jāņa 19. nodaļā rakstīts, ka viņš noliek savu galvu un nomirst. So I ask you, when did he have time to ask the Father for the Holy Spirit? Un es jums vēlos jautāt, šādā dienā, šādā laikā, kad viņam bija laiks lūgt savam tēvam pēc svētā gara? On Thursday night he says, I will pray the Father for the Holy Spirit. Ceturtdienas vakarā viņš saka, es lūgšu tēvam pēc svētā gara. Well, that night, all of these things happened. That the next 24 hours he was arrested, he was crucified, and then 2 days later he was resurrected. Un tajā vakarā un 24 stundās, kas tam sakoja, visi šie notikumi tiešām notika, un 2 dienas vēlāk viņš augšām cēlās. If you remember when he met with Mary Magdalene that early Sunday morning, Jūs atceraties šajā agrajā svētdienas rīta stundā, kad viņš satikās ar Mariju he Magdalēnu. said to her, do not cling to me because I have yet to go to my Father. Viņš viņai teica, nepieskaries man, jo man vēl ir jādodās pie sava tēva. I believe that is the time when Jesus asked the Father for the Holy Spirit. Un es domāju, ka tas ir brīdis, kad viņš lūdz savam tēvam pēc He svētā made gara. a personal request of the Father for the fullness of the Spirit upon his church. Viņš lūdza personīgu lūgumu savam tēvam, lai svētais gars visā pildībā pārnolietos pār viņu draudzi. That night, Sunday night, Svētdienas vakarā then he went and met with the disciples that were meeting in the upper room. viņš sastapa mācekļus, viņš gāja ar viņiem satikties augšastabiņā. And the Bible says in Luke 24:49, Un Bībele saka Lūkas evaņģēlija 24. nodaļā 49. pantā. behold, I'm sending forth the promise of my Father upon you. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu. But you're to stay in the city until you're clothed with power from on high. Bet palieciet jūs pilsētā līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. So on Thursday it was a promise, Ceturtdien tas bija apsolījums. but on Sunday it was a fact, it was coming. Bet svētdienā tas jau bija noticis fakts, tas jau piepildījās. And the Bible tells us what else he said that night, that Sunday night. Un ko vēl viņš pateica šajā svētdienas vakarā, mums Bībele saka, In John chapter 20, Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā, verses 21 and 22, 21. un 22. pantā. he said to them, as the Father has sent me, I also send you.
Kā Tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu. And when he has said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Un to sacīs viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. That was a pledge. That was a guarantee that the fullness of the Spirit would come. Tas bija kā apsolījums, tā bija kā garantija, ka svētais gars pār viņiem noliesies. What happened 40 days later? Kas seko 40 dienas vēlāk? 40 days later, Jesus ascended to heaven. 40 dienas vēlāk Jēzus pacēlās debesīs. He repeated the Great Commission several times during those 40 days. Un šajā 40 dienās viņš to atkārtoja vairāk kārtīgi. And he repeated it one more time shortly before he ascended to Un heaven. īsi pirms viņš pacēlās debesīs, viņš šo apsolījumu deva vēlreiz. And that is the text that we read in Acts chapter 1. Un tas ir šis teksts, ko mēs lasījām Apostoļu darbu 1. nodaļā. He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. Bet viņš viņiem teica, lai viņi neaiziet no Jeruzalemes, bet gaida Tēva apsolījumu. Which he said, you heard from me, you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Un viņš viņiem teica, kā jūs no manis esat dzirdējuši, jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. So the promise of the Father, as he called it, was the baptism of the Holy Spirit. Tāpēc mēs varam teikt, ka šis Tēva apsolījums, kā viņš to sauca, bija svētā gara kristības. Which was the birth of the church. Un tā bija draudzes dzimšana. The baptism of, some people have different views about what the baptism of the Holy Spirit is. Daudziem cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi par to, kas ir svētā gara kristība. Many people believe that the baptism of the Holy Spirit is the ability to speak in tongues. Daudz no cilvēkiem tic, ka svētā gara kristība tā ir spēja runāt dažādās mēlēs un valodās. But as we have seen, that is not necessarily so. Bet kā mēs esam šajā dienā jau redzējuši un lasījuši, tas nebūtu noteikti The baptism of the Spirit is the reception of the Spirit in the church to do the work that God wants us to do. Svētā gara kristība ir šī saņemšana, svētā gara saņemšana draudzē, lai mēs būtu spējīgi padarīt to darbu, ko Jēzus mums ir uzticējis. Ellen White has written on the Holy Spirit extensively. Māsa Ellen White ir daudz rakstījis par svēto garu. And she made this statement. Un viņa ir rakstījusi šādu apgalvojumu. Could there be a convocation of all the churches of earth? The object of their united cry should be for the Holy Spirit. Ja būtu šāda apvienība visām draudzēm uz zemes virsmas un visām baznīcām, tad viņu vienotais sauciens būtu pēc svētā gara. And then she said, when we have that, Christ, our sufficiency, is ever present, and we shall have every want, every need supplied. Un ja mēs lūdzam un saucam pēc svētā gara, tad Kristus to mums dos pārpilnībā, un mums būs viss, kas mums nepieciešams. So she says, if we get together as churches, the one thing we need to do is pray for the Holy Spirit. Viņa te rakstījusi, ja mēs sapulcēsimies kā draudzes, kā baznīcas, viena lieta, kas mums noteikti ir jādara, ir jāsauc pēc svētā gara. This is a story that fascinates me because we are close to where this happened. Šis ir stāsts, ko es jums stāstīšu, un tas man īpaši fascinē tālāk, ka mēs atrodamies ļoti tuvu šai vietai, par ko es stāstīšu. That's in Murmansk, Russia. Tas ir Murmanskā, Krievijā. Just above the Arctic Circle. Un tas ir tikai nedaudz virs polārā loka. Now, I have spoken all over the world, over 50 countries. Es esmu uzstājies un runājis vairāk kā 50 dažādās valstīs. But you would understand the situation better than most anybody else where I have shared this story. Bet es domāju, ka jūs sapratīsiet šo stāstu iespējams daudz labāk nekā daudz no cilvēkiem, kuriem es esmu šo stāstu stāstījis citās zemēs. In Murmansk there was a little Seventh-day Adventist church. Murmanskā bija neliela 7. dienas adventistu draudze. Now that is an oil town, petroleum, and most families don't live there. Men live there for a few months and then they go and live with their families for a few months and then they come back. Tā ir naftas iegūs pilsēta un ļoti daudz cilvēku šeit uz vietas nedzīvo pastāvīgi. Viņi dzīvo dažus mēnešus gadā, tad viņi atkal atgriežas pie savām ģimenēm cita vieta un atkal atgriežas dažus mēnešus vēlāk uz darbu. Winters are very long and cold. Ziemas ir garas un augstas. And there was a little church of 22 members. Un bija kāda neliela draudze, kurā bija tikai 22 draudzes locekļi. But since people don't want to live there, the church got smaller and smaller. Bet tieši šī fakta dēļ, ka cilvēki nevēlās tur dzīvot, draudze kļuva vēl mazāk un mazāk. Finally, it ended up being with only 8 members.
Un beigās draudzē bija palikuši vairs tikai 8 draudzes locekļi. Pastor Vasily Yukov and his wife and 6 other men. Tas bija mācītājs Vasilijs Jukovs, viņa sieva un vēl 6 cilvēki. When the church was reduced to 8 members, they realized they were going to die. Kad draudze samazinājās līdz šiem 8 cilvēkiem, viņi saprata ļoti labi, ka viņi pavisam drīz iznīks. So they began to pray for the Holy Spirit. Un tajā brīdī viņi sāka lūgt pēc svētā gara. And they asked God to give them the power to win souls for Jesus. Un viņi lūdza pēc spēka, lai Dievs viņam dotu spēku, iegūt un mantot jaunas dvēseles. Now these are regular blue-collar men, who are not experienced in leading people to Christ. Un jūs iedomājieties šos cilvēkus, šos vīrus, kas šajā pilsētā strādā, tie ir parasti strādnieki, un viņiem nav liela pieredze to, kā pārliecināt cilvēkus, kā uzrunāt tos. The pastor and the 6 men decided every morning to go to the Walrus Club at 6 o'clock in the morning. Un sludinātājs kopā ar 6 vīriem, kas vēl bija šie atlikušie draudzes locekļi, katru rītu 6 no rīta devās uz klubu, lai kopā ar viņiem. There was a frozen lake there. Tur bija tāds aizsals ezers. They would strip down to their shorts. Un viņi šajā aizsalušajā ezerā noģērbsies līdz pat palbiksēm. They would walk over to an ice hole that had formed overnight. Viņi aizietu līdz āliņķim, kurš jau būtu pārklājies ar plānu ledus kārtu. They would break the ice. Viņi šo ledu saskaldītu. And they would submerge themselves one after another in the water, in the frigid waters. Un viens pēc otra viņi iegrimtu šajā ledaina augstajā ūdenī. They would come out and kneel around the hole. Viņi izkāp no šī ūdens pēc tam un apstātos riņķi ap šo āliņu. And they would pray earnestly for the Holy Spirit. Un no visas sirds un dedzībā lūgtu pēc svētā And they gara. promised Jesus to be faithful. Un viņi apsolīja Dievam un Jēzum, ka viņi būs And they told uzticīgi. Jesus that they could count on them to be instruments in God's hand. Un viņi apsolīja Jēzum, ka viņi būs kā instrumenti, uz kuriem varēs paļauties, kā instrumenti Dieva rokās. Now you may wonder why do that. Jūs varbūt brīnties, kāpēc viņi tieši tā Is that darīja. a Russian custom? Vai tāds kāda krievu tradīcija vai paraža? Why not pray in your home? Kāpēc gan nelūgt savās mājvietās? Why go take a swim in the water? Kāpēc peldēt šajā ledainā augstajā ūdenī? They realized they needed to be ready for when God acted. Viņi saprata, ka viņiem ir jābūt gataviem brīdī, kad Dievs darbosies un aicinās. And they wanted to be accountable to God every day of their lives. Un viņi gribēja būt uzticami Dievam ik katru savu dzīves dienu. And they would submerge in the water to say, God, we won't wait until the summer when it's warm to reach out to others. Un šo iegrimdēšanos ledainajā ūdenī viņi vēlējās pateikt, Dievs, mēs negaidīsim līdz vasarai, līdz laiks un ūdens kļūst siltāks, lai iegrimtu šajā ūdenī. We will do work for you today and baptize them when we need to, instead of waiting. Mēs tā vietā, lai gaidītu labākus un piemērotus laikapstākļus, mēs darīsim to darbu, kas nepieciešams šodien. And that is how they kept themselves accountable to God. Un tā viņi parādīja savu uzticamību Dievam. You may wonder, did anything happen? Jūs iespējams brīnīsieties un jautāsiet, Did vai kaut anybody kas notika? convert? Vai kāds atgriezās? The first year that they did this, 80 people came to the Lord Jesus. Pirmajā gadā, kad viņi to darīja, 80 cilvēki atgriezās pie So Dieva. the church went from 8 to 80. Tātad šajā gadā draudze pieauga no 8 draudzes locekļiem līdz 80. And in subsequent years, they planted other churches Un gados, kas tam sekoja, viņi izveidoja vēl jaunas draudzes. in a place where there are more walrus than there are people. Vai vietās, kur ir iespējams vairāk šādas iespējas kristīt cilvēkus. So clearly, the Spirit of God answered their prayer. Tātad mēs skaidri redzam, ka Dieva gars atbildēja viņu lūgšanas. The promise of the Spirit was Jesus' greatest promise to His church. Gara apsolījums bija Jēzus lielākais apsolījums. Here's another statement. Un vēl kāds apgalvojums. Christ, the great teacher, had an infinite variety of subjects from which to choose.
Kristum brīnišķīgajam skolotājam bija nebeidzama dažādība un iespēja izvēlēties cilvēkus. But the one upon which he dwelt most largely was the endowment of the Holy Spirit. Un arī izvēlēties dažādas tēmas, par ko runāt, bet viena no tēmām, par kurām viņš izvēlējās runāt visvairāk un dziļāk, bija par Svēto garu. Jesus had important themes to talk with the disciples about. Jēzum bija daudz un dažādas tēmas, ko viņš varēja pārunāt ar mācekļiem. But the one he really spent time with was on the Holy Spirit. Bet tēma, par ko viņš pavadīja un runāja visvairāk, bija tēma par Svēto garu. John 7 tells us that the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļā 38. un 39. pantā ir rakstīts, kad gars vēl nebija dots, jo Jēzus vēl nebija pagodināts. What did that mean? Ko tas nozīmē? What does it mean that the Spirit was not yet given? Jo gars vēl nebija dots. Ko tas nozīmē? When was Jesus glorified? Kad Jēzus, no angļu valodas tulkojot, pagodināts bija, jeb kā latvisku bībelē rakstīts, kad Jēzus bija iegājis skaidrībā. Kad tas notika? Jesus was glorified when he went to heaven. Tad, kad viņš devās uz debesīm. In fact, he was glorified 10 days after he went to heaven. Patiesībā tas notika 10 dienas vēlāk pēc viņa došanās uz debesīm. That is when he was crowned, as Revelation says, King of Kings and Lord of Lords. Tas ir tad, kad, kā atklāsmes grāmatā rakstīts, viņš tika kronāts kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. That's when everything was put as a footstool to Jesus, all his enemies. Tad, kad visi viņa ienaidnieki tika likt par kāju pameslu. It is the equivalent of a king coming home after a battle, after a war has been won. Un tā ir tāda kā līdzība, ko mēs varētu salīdzināt, kad pārodās mājās kāds ķēniņš, kāds valdnieks pēc uzvaras, kas gūta kaujā. As he would march home, there would be a parade and the people would welcome him. Kad viņš dotos māju par uzvaru, būtu šāda parāda un cilvēki viņu sveiktu un priecātos. And soldiers would throw some of the spoils for the people. Un zaldāti iespējams arī mestu ļautiem, kas viņus sveic, dažādas sveicienus. And behind the soldiers would come a group of captives that they had taken. Un pēc zaldātiem sakotu grupa ar kara gūstekņiem, šo ienaidnieku kara gūstekņiem, kas sagūstīti uzvarošās kaujas laikā. Well, Ephesians 4 tells us that Jesus led some people captive to heaven. Un Efeziešiem 4. nodaļā ir rakstīts, ka Jēzus dažus cilvēkus kā gūstekņus paņēma uz debesīm. Who do you think he led captive? Kā jūs domājat, kas ir šie gūstekņi? The people that were raised from the dead when he was raised from the dead. Tie ir cilvēki, kas tika augšām celti laikā, kad arī viņš augšām cēlās. And you can read that in Matthew chapter 27. Un to jūs varat lasīt Mateja evaņģēlija 27. nodaļā. In other words, these were first fruits of the power of his own resurrection. Mēs varētu teikt, ka šie bija viņa Kristus augšām celšanās pirmie augļi. These have been people captive by death who have been now freed by Jesus Christ. Šie ir cilvēki, kuri savulaik tika sagūstīti nāves važās, bet tagad Jēzus Kristus viņus bija atsvabinājuši un augšām cēlis un atbrīvojis. That happened 10 days after Jesus ascended to heaven. Un tas notika 10 dienas pēc Jēzus došanās uz debesīm pie Tēva. Why did it happen then? Kāpēc tas notika tieši tad? Because that was the day that celebrated the reception of the Word of God in Mount Sinai. Tāpēc, ka tas bija laiks, kad tika pagodināta Dieva vārda saņemšana Sināja kalnā. The book of Psalm tells us that. Psalmos mēs to varam lasīt. In the day that God gave His law to His people in Mount Sinai was the day of Pentecost. Diena, kad Jēzus deva savus likumus cilvēkiem Sināja kalnā, bija vasaras svētku diena. So Pentecost first celebrated the reception of God's Word. Tātad vasaras svētki pirmoreiz tika atzīmēti kā Dieva vārda saņemšana uz šīs zemes. And now Pentecost would be the day when God would give of His Spirit to the church. Un tagad vasaras svētki tika atzīmēti kā diena, kad Jēzus nodod un Dievs nodod savu garu uz zemes. And of course that makes sense because
the law of God, the Word of God, was written by the Spirit of God. Un, protams, tas ir saprotams tāpēc, ka Dieva vārds tika iedvesmots un rakstīts no svētā gara. That's what God says in Deuteronomy, that the law of God was written by the Spirit of God. Tas ir tas, ko mēs arī varam lasīt Mūzes grāmatās, ka Dieva vārds ir Dieva gara rakstīts. So you may ask, what about the Holy Spirit before Pentecost? Un jūs man varētu jautāt, kā tad ar svēto garu pirms vasaras svētkiem? Was there no Holy Spirit before Jesus sent the Spirit to his New Testament church? Vai tad pirms tam nebija svētais gars, pirms Jēzus nesūtīja svēto garu savai draudzei? Yes, of course there was the Holy Spirit at work in people's lives. Protams, svētais gars arī pirms tam darbojās cilvēku dzīvēs. But it was not nearly the same as after Jesus went to heaven. Bet tas nekādā mērā nav samērojams ar to apmēru, kā svētais gars darbojās pēc Jēzus devās uz debesīm. In the Old Testament you find cases of special endowments of the Spirit, such as in the case of Samson. Vecajā derībā mēs varam lasīt dažādus stāstus, kur cilvēkiem tiek dotas īpašas spējas, veikt īpašas uzdevumus, kā arī gadījumā ar Samsonu. More often you find the fullness of the Spirit in followers of God, such as in the case of Elijah the prophet. Arī pravieša Elijas gadījumā mēs varam redzēt, ka gars darbojās, lai veiktu cilvēkiem šos pravieša uzdevumu misiju. In the English version of the Bible, Bībeles angļu valodas versijā the Holy Spirit is mentioned about 60 times in the Old Testament. Vecajā derībā svētais gars ir pieminēts aptuveni 60 reizes. But in the New Testament, in the Old Testament, Yes. but in the New Testament it is mentioned about 188 times. Bet jaunajā derībā tas savukārt ir pieminēts apmēram 188 reizes. When you compare the size of the Old Testament with the New Testament, Ja mēs salīdzinām vecās derības un jaunās derības apmēru, you find the activity of the Holy Spirit 10 times more often in the New Testament than in the Old. mēs varam redzēt, ka svētā gara darbība jaunās derības laikā ir bijusi 10 reizes intensīvākā, tā ir pieminēta vecajā derībā. But God had promised the coming of the Spirit hundreds of years before this. Bet Dievs bija apsolījis svētā gara ierašanos jau 100 gadus iepriekš. Read for instance Ezekiel chapter 36. Piemēram, Eceķiela grāmatā 36. And it says there, God promises, I will put my Spirit within you and cause you to walk in my statutes. Viņš raksta, ka es jūs apveltīšu ar savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigātu manos likumos. Tas ir Eceķiela 36. nodaļā, 27. pantā. In a couple of verses later it says, you will be my people and I will be your God. Un dažus pantus vēlāk mēs varam lasīt, ka tur ir teikts, jūs būsiet mana tauta un es būšu jūsu Dievs. 28. Do you remember what the people of Israel promised God at the foot of Mount Sinai when they were together? Vai jūs atceraties, ko Izraēla tauta apsolīja Dievam, kad tie bija sapulcējušies Sinai kalnu pakājā? They promised God, all that you say we will do. Viņi apsolīja Dievam, visu, ko tu teiksi, mēs to darīsim. But they didn't do it. Bet viņi tā nedarīja. They failed miserably. Viņi kļūdījās. And now in this text, 500 years before Christ, we find that He is going to put His Spirit and cause them to do based on His Spirit in their lives. Un šajā Bībeles tekstā mēs varam lasīt, ka vēl 500 gadus pirms Kristus ierašanās Dievs jau apsola, ka es jūs apveltīšu ar savu garu un es jūs vadīšu, ka jūs varēsiet staigāt manos likumos. Here's another promise 450 years before Christ. Un vēl ir kāds apsolījums, kas ir veikts apmēram 450 gadus pirms Kristus. The book of Joel, chapter 2. Joēla grāmatā, 2. nodaļā. I will pour my Spirit on all mankind. Tātad latviešu valodā. Verse 28. Tas latviešu valodā tā ir 3. nodaļa, 1. pants. Un tad notiks, ka es izliekšu savu garu pār visu miesu un radību. Yeah, your sons and daughters will prophesy before the awesome day of the Lord comes. Un turpinot Joēla 3. nodaļā, 1. pantā, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. The Holy Spirit in the Old Testament was not that generally available.
Vecās derības laikos svētais gars nebija tik plaši pieejams. Now God promises it will be available to all mankind. Un tagad Dievs apsola, ka tas būs pieejams visai cilvēcei. And then when we come to the intertestamental prophet, the prophet between the testaments, John the Baptist. Un kad mēs nonākam pie Jāņa Kristītāja, pie pravieša, kas darbojās laikā starp veco un jauno derību, he makes this statement in Matthew 3, verse 11. viņš apgalvo kādus skaistus vārdus Mateja evaņģēlija 3. nodaļā 11. pantā. As for me, I baptize you with water for repentance, he said. Viņš ir rakstījis un teicis, es jūs gan kristēju ar ūdeni un atgriešanos no grēkiem. But he who is coming after me is mightier than I. Bet tas, kas nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. And then he said, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Un viņš saka, Jānis saka, un viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. So John the Baptist understood how important this was. Tātad Jānis Kristītājs saprata, cik tas ir svarīgi. And he said, I baptize you, but Jesus is the one that will baptize you with the Spirit. Viņš saka, es jūs kristu, bet Jēzus jūs kristīs ar svēto garu. As if saying that is the baptism that really matters. Un viņš kā vēlējās pateikt, ka tā ir kristība, kas ir patiesi nozīmīga un svarīga. You see, the baptism by water that most of us probably have partaken. Tātad kristība ar ūdeni, kur es pieļauju daudz no mūsu klātesošiem, ir pieņēmuši savā Is dzīvē. simply a symbol of something. Tas ir kā simbols kaut kam. It is a symbol of my willingness to die, to be buried, and to resurrect in Jesus. Tas ir kā simbols, kā apliecinājums manai vēlmei nomirt, būt apglabātam un augšām celties kopā ar Kristu. Is the symbol of saying goodbye to my self-centered life and saying I want to have His life in my life. Tas ir kā simbols, lai pateiktu uz redzēšanos un atvadītos no dzīves, kas ir bijusi pirms tam, kas ir bijuši pašcentrēta un pašmērķīga, un lai pateiktu, ka mēs esam gatavi pieņemt Jēzus dzīvi. But water does not change you. Bet ūdens mūs nemaina. The Spirit does. Gars to dara. And that is why it's a symbol of the Spirit baptism. Un tāpēc tas ir svētā gara kristības simbols. Because it is the Spirit the one that changes you. Jo gars ir tas, kas mūs maina. The Spirit is the one that brings Jesus into your heart. Gars ir tas, kas ienes Jēzu mūsu sirdīs. The Spirit is what will reveal the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience. Un gars ir tas, kas parādīs šīs gara augus mūsu dzīvē. Mieru, prieku, laipnību. So that is why John says, oh, this is the baptism that matters. The baptism of the Spirit. Un tāpēc Jānis Kristītājs saka, ka gara kristība ir tā, kas ir īpaši svarīga. This promise that he made is repeated 6 times in the New Testament. Un šis apsolījums, ko viņš izsaka Mateja evaņģēlija 3. nodaļas 11. pantā, ir atkārtots vēl pēc tam vairākas reizes, kopā 6. It is mentioned by each of the 4 gospel writers. Katrs no 4 evaņģēlija rakstītājiem to ir And pieminējis. it's repeated twice in the book of Acts. Un apostoļu darbos tas ir pieminēts 2 kārt. And nothing in the New Testament is repeated 6 times. Un nekas nav pieminēts jaunajā derībā 6 reizes. So this is how important this promise Un is. tāpēc mēs redzam, cik svarīgs ir šis That apsolījums. God had to repeat it and repeat it and repeat it, Jo Dievs to ir atkārtojis vēl un vēl, so that we would make sure we don't miss it. lai mēs varētu būt pavisam droši, ka mēs neesam to palaiduši garām un paturam to prātā. John the Baptist promised what God would do. Jānis Kristītājs apsolīja, ko Dievs darīs. And you know what? God always keeps His promise. Un jūs zināt, ka Dievs vienmēr tur savu solījumu. So when God says, I will baptize you with my Spirit, He will do that. Un jo mēs varam zināt, ka tad, kad Dievs saka, es jūs kristīšu ar savu svēto garu, viņš to darīs. But just like my baptism by water, I must be willing to die to self. Bet gluži tāpat kā kristībās ar ūdeni, mums ir vajadzīga šī vēlēšanās nomirt pašiem sev. Because if I'm willing to die to self, then God can fill me with His Holy Jo Spirit. tikai tad, kad mēs paši vēlamies nomirt, mūsu iekšīgais cilvēks to vēlas, tikai tad Dievs mūs var piepildīt ar svēto garu. It was very important for Jesus
that we receive the baptism of the Holy Spirit. Jēzum tas bija ļoti svarīgi, ka mēs saņemam šī svētā gara kristību. However, we often consider other things to be more important for God's sake. Bet, diemžēl, ir tā, ka ļoti bieži mēs uzskatām, ka citas lietas Dievam ir svarīgākas. And that happened even with the disciples. Un tas notika pat mācekļu dzīves laikā. Let's read again Acts chapter 1 verses 4. Atšķirsim atkal apostoļu darbu 1. nodaļā no 4. līdz 8. pantam. Apostoļu darbu 1. nodaļa no 4. līdz 8. pantam. Un es lasīšu 1. nodaļas 4. un 5. pantu. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. What was Jesus talking about? Par ko Jēzus runāja? He was talking about the promise of the Holy Spirit. Viņš runāja par svētā gara apsolījumu. But notice the kind of question the disciples asked. Bet esiet uzmanīgi un pievērsiet uzmanību jautājumam, ko uzdeva mācekļi. Verse 6. Un tas ir 6. pantā. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izrēlam valstību? Now, what kind of a question is that? Un kas tas par jautājumu? That has nothing to do with the Holy Spirit. Tam nav nekāda saistība ar svēto Jesus garu. speaking about the Holy Spirit, Jēzus runā par svēto garu. and they ask a question about the end of the world. Bet viņi jautāja par laika galu. It's a question of eschatology, the end of all things. Tas ir jautājums par visas dzīves noslēgumu. They're concerned about the end of the kingdom and when he would come. Viņi ir norūpējušies par to, kad noslēgsies un kad būs šī valstība, ko Dievs atkal uzcels un nāks And atkal. that is very much the concern that we Adventists have. Un man jāatzīst, ka tā ir arī rūpe un raisa, ko ļoti bieži mēs kā adventisti savās When dzīvēs izpaužam. is this going to be over? When is Jesus coming? Kad būs laika gals, kad būs laika beigas, kad nāks Kristus, tas ir jautājums. But notice that Jesus is not concerned about that. He's concerned that we receive the Holy Spirit. Bet jūs redzat, kad Jēzus runā, viņš par to nerunā. Viņš rūpējās par to, kad mēs saņemsim svēto So that's garu. why he says what we read in verses 7 and 8. Tāpēc mēs varam lasīt 7. un 8. pantā. Un viņš tiem atbildēja: Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā Jūdejā un Samarijā līdz pašam pasaules galam. Don't worry about the times. Viņš saka, nav jūsu daļa, neuztraucieties par laiku. My Father will decide that. Mans Tēvs to nolems. Worry about having the Spirit of God. Rūpēties par to, lai jūs saņemtu svēto garu. So you can be my witnesses Lai everywhere. jūs varētu būt mani liecinieki visās pasaules malās. And the Great Commission began with Jerusalem, and then Judea, and then Samaria, and then the ends of the world. Un viņš uzskaita šeit Jeruzālemi un Jūdeju un Samariju un pašas pasaules galu. Jesus, in effect, told them, begin where you don't want to be. Viņš patiesībā ar to vēlējās pateikt, sāciet ar turieni, kur jūs nevēlaties būt. Because 11 of the 12 disciples were from Galilee, not Judea. Jo 11 no 12 mācekļiem bija no Galilejas, nevis no Jūdejas. And the 12th disciple, the one that was from Judea, committed suicide. Un 12. māceklis, tas, kas nāca no Jūdejas, jau bija izdarījis pašnāvību. So Jesus is telling them, don't go back home. Un viņš ar to vēlas viņiem pateikt, neatgriežieties savās mājvietās. Begin right here and now. Sāciet šeit, kur jūs esat In tagad, this place. šajā vietā. It may be a hard place, Jerusalem. Tā ir iespējams neērta vieta, kur sākt šo darbu. But God will be with you through the Spirit. Bet Dievs ar savu garu būs pie jums. And then work outwardly. Work after Jerusalem. Work in Judea and then Samaria. Un tālāk turpiniet šo darbu Jūdejā un Samarijā. And every one of those places was difficult for them. Un ik katra no šīm pieminētajām vietām bija nepatīkama It mācekļiem. was not their hometown. Tās nebija viņu It dzimtās was not their vietas. own people. Tie nebija viņiem zināmi ļaudis. They were looked down upon by Judeans because they were Galileans, less educated.
Jūdejā, piemēram, viņi tika nicināti, jo viņi nāca no Galilejas un viņi nebija tik izglītoti. That's why Jesus says, tarry, stay here until you're filled with the Spirit of God, so that you can do this work. Un tāpēc Jēzus viņiem saka, uzkavējieties, palieciet šeit, un jūs līdz tiksiet pildīt ar svēto garu, tad jūs varēsiet šo darbu padarīt. So Jesus is more interested in our fitness for His coming than we should be in the timing of His coming. Tātad, ko Jēzus vēlas pateikt, ir, ka viņš ir vairāk interesēts mūsu gatavībā viņa atnākšanai, nevis laikam, kurā viņš atnāks. Many people worry about when Jesus is going to come. Ļoti daudz cilvēku uztraucās par to, kad Jēzus nāks. And we should look forward to the time of the coming of Jesus. Un, protams, mums ir jāraugās ar gaidām uz šo laiku. But Jesus is more concerned about us being filled with the Spirit of God now, from now on. Bet Jēzus vairāk rūpēs par to, lai mēs tiktu svētā gara piepildīti tagad un turpmāk. So how important is this reception of the Spirit in our lives? Tātad, cik svarīgi ir šī svētā gara uzņemšana savās dzīvēs? When you read the Bible, it appears to be the clear burden of God and of Jesus Christ. This is what they wanted to see happen. Un, kad mēs lasām Bībeli, tad mēs varam redzēt, ka gan Dievs, gan Jēzus Kristus vēlas no sirds, lai tas notiktu. It is mentioned 10 times more often in the New Testament than in the Old. Tas ir 10 reizes vairāk pieminēts, 10 kārt vairāk pieminēts jaunajā darībā nekā vecajā darībā. It contains this unprecedented promise, all four of the Gospels plus twice in the book of Acts. Un tas ir vēl nebijis gadījums, kad šāds apsolījums un šis fakts tiek pieminēts gan visos 4 evaņģēlijos, gan 2 reizes arī apostoļu darbu nodaļas grāmatā. It is considered by Jesus to be more important than even the timing of the second coming. Jēzus Kristus to uzskata par daudz svarīgāku nekā viņa atnākšanas laiku, kā viņa otrās atnākšanas laiku. It is a subject upon which Jesus dwelt more with his disciples. Un tas tā ir tēma, par kuru Jēzus visvairāk runāja ar saviem mācekļiem. And when you read the writings of Ellen White, she has written much about the Holy Spirit. Un, kad mēs lasām Elēnas Vaitas rakstus, mēs redzam, cik daudz viņa rakstījis par svēto garu. The equivalent of nearly 1 out of 10 of her 100,000 pages of writing. Varētu teikt, ka tā ir 1/10 daļa no visas viņas sarakstītajiem darbiem. Here's a statement that's important. Un šeit ir kādi vārdi, kas ir ļoti svarīgi. This promise of the Spirit belongs as much to us as it did to them, the disciples. Šis svētā gara apsolījums pieder mums tikpat daudz, kā tas piederēja mācekļiem tajā laikā. And yet how rarely it is presented before the people and its reception spoken of in the church. Bet cik reti mēs par to runājam ar cilvēkiem un cik reti mēs par tā saņemšanu runājam savās draudzēs. In consequence of this silence upon this most important theme, what promise do we know less about its practical fulfillment? Un kā saka šai klusēšanai par šo vissvarīgāko no visām tēmām, kas ir šis solījums, par ko mēs zinām mazāk kā par viņu praktisko piepildīšanos? Then this rich promise of the gift of the Holy Spirit, whereby efficiency is to be given to all our spiritual labor. Kā šis apsolījums, ka tas ir bagātīgs apsolījums, ka šī svētā gara dāvana tiks mums dota, lai paveiktu katru darbu, kas mums darāms. Prophecies have been dwelt upon, doctrines have been expounded, but that which is essential to the church has been largely left out. Mēs esam runājuši un domājuši par dažādiem pravietojumiem, par doktorīnām, bet tas, kas ir visbūtiskākais draudzēji, ļoti bieži tiek aizmirsts. She says that the church will have efficiency for the work of God when we receive the fullness of the Spirit. Elēna Vaita apsolījusi, ka mums būs spēks, īpašs spēks paveikt Dievu uzticēto darbu, kad mēs saņemsim šo svēto garu. That is basic to the needs of the church. Un tas ir nepieciešams, lai varētu padarīt šo darbu. Wu Lanying was a retired teacher in China. Es jums pastāstīšu par Wu Lanyingu, kurš bija pensionēts skolotājs Ķīnā.
But she was on fire for God. She loved God with all her heart. Es atvainojos, tā bija viņa, bet viņas sirdī dega ļoti liela mēlēšanās un liela mīlestība uz Dievu. She desired to share her faith with other people. Un viņai bija ļoti liela deksme un vēlēšanās savu ticību Dievam dalīties arī ar citiem cilvēkiem. And at the age of 72, she decided to move away from family and friends. Un 72 gadu vecumā viņa izlēma atstāt savu ģimeni un draugus. Went to a city in the interior of China where there are not many believers. Un devās uz kādu pilsētu, kas atrodas Ķīnas iekšzemē, kur nav īpaši daudz ticīgo. And prayed earnestly that God could use her at the age of 72 to witness to other people. Un no visas sirds un dedzīgi lūdza, lai Dievs dod viņai spēku pievērst cilvēkus. So she acquired a little home and began to invite people to study the Bible with her. Un viņa aicināja cilvēkus, kas nāk pie viņas uz viņas mājvietu jaunajā vietā un studēt kopā ar viņu Bībeli. She had such a winsome personality. She loved God, so she loved people. They felt attracted to her. Un viņai bija ļoti atklāta un patīkama personības iezīmes, kas padarīja viņu ļoti patīkamu citiem cilvēkiem, un viņas mīlestība uz Dievu izpaudās mīlestībā uz apkārtējiem. So after 1 year, she had 100 people come to her home. Un pēc gada, kad viņa bija kalpojusi, apmēram 100 cilvēku apmeklēja. And she was studying the Bible with all of them. Un ar visiem viņiem viņa dalījās Bībeles studijās. The Lord blessed her so that there were many people now ready to be baptized and become members of the Seventh-day Adventist Church. Un Dievs mums bija viņu ļoti svētījis, kad bija tik daudz cilvēku, kuri izrādīja gatavību pievienoties 7. dienas adventistu draudzei. But there was a problem. Bet bija kāda problēma. There was no church there. Nebija oficiāla draudze. There was no pastor there. Nebija sludinātājs. There were no elders there at that Nebija time. draudzes vecākiem. She was alone. Viņa bija viena pati. And so she considered whether or not to turn these believers to the religious office of the Chinese government. Un tātad viņa apsvērt tādu iespēju, ka varbūt viņai būtu jānodod šie cilvēki Ķīnas reliģiskajā pārvaldē, lietu pārvaldē. But the more she prayed about it, Bet jo vairāk viņa par to lūdza, the more she felt convicted, she ought to baptize them herself. jo vairāk viņa būs šo pārliecību, ka viņai ir jābūt tai, kas veiktu šo kristību. Now remember, there's no church or pastor. Atcerieties, šajā vietā nebija ne draudz, ne sludinātājs. So she baptized the first group of believers. Un viņa pati kristīja pirmo ticīgo cilvēku How grupu. many do you think she baptized? Kā jūs domājat, cik cilvēks viņa kristīja? Now she's 73, 74 years old. Ap to laiku viņai jau varēja būt 75, Maybe 75 years old. varbūt 75 gadi. She baptized 800 to begin with. 800 cilvēkus. 800. 800. This is not a great evangelist. Tas nav nekāds evangelizācijas This is meistars. not a powerful preacher. Tas nav nekāds īpaši atzīmēts This sludinātājs. is a retired school teacher in her middle 70s. Par ko mēs runājam, šī ir pensionāta skolotāja, kurai ir 75 gadi. Full of the Spirit of God. Bet viņa ir pildīta ar Dieva garu. With the love of Jesus overflowing every pore of her being. Un Jēzus mīlestība plūst pāri malām viņas personībā. And people could not help but to want to be with her, to want to learn from her. Un cilvēki nevarēja pretoties šim aicinājumam būt ar viņu, mācīties no viņas. Well, it didn't stop there. Bet tas ar to vēl nebeidzās. She established 6 churches in that big city. Viņa nodibināja 6 draudzes šajā pilsētā. And 10 other small companies before they become churches. Un vēl 10 nelielākas grupiņas pirms tās kļuva par draudzēm. She trained all of the elders, all of the deacons. Viņa apmācīja visus vecākos, visus kalpotājus. The first church she established now has 2,500 members. Un pirmai draudzei, ko viņa nodibināja, šobrīd ir 2500 draudzes locekļi. Now, how could she do this? Kā viņa to varēja paveikt? What special gifts does she have? Kādas īpašas dāvanas bija šai kundzei? She has Christ living in her life fully. Viņas dzīvē dzīvoja Kristus. When you ask Wu Ling Ying, what
how can she do this? Ja jūs viņai jautātu, kā viņa to varēja paveikt, This is the answer she gives. un ir atbilde, ko viņa sniedz uz šādu jautājumu. I only do what God wants me to do. Es daru tikai to, ko Dievs vēlas, lai es darītu. Now that is a woman in Christ. Es teiktu, ka šī ir īsta sieviete Kristū. I only do what God wants me to do. Es daru tikai to, ko Dievs vēlas, lai es darītu. She doesn't get distracted with lesser things. Viņas uzmanība nenomāca sīkumu un ikdienišķas rūpes. All she wants is to please Jesus. Viss, ko viņa vēlas darīt, ir pagodināt And Kristu. Jesus makes sure that she has a superabundance of the Spirit of God. Un Jēzus Kristus rūpējas par to, lai viņās dzīvē un viņas darbos būtu šī svētā gara pārpilnība. Because just like we learned from John the Baptist, the Spirit is given without measure. Jo tāpat kā Jānis Kristītājs arī solīs, ka svētais gars tiek dots neizmērojami. The only limitation to the Spirit is us. Vienīgais ierobežojums, ko svētais gars var sastapt savā ceļā, esam mēs. If we want a little bit of God, we'll have a little bit of God. Ja mēs vēlamies tikai nedaudz Dievu savās dzīvēs, mēs saņemsim But if nedaudz. we open our hearts and our minds completely to God, Bet ja mēs atveram savas sirdis un prātus pilnībā, God will be pleased to take over your life. Dievs priecāsies pārņemt mūsu dzīves pilnībā. And God can do anything. Un Dievs var darīt jebko. So it is not difficult for God to lead 800 people to accept Him. Dievam nav grūti un nav neiespējams vadīt 800 cilvēkus pie It viņa. would be difficult for any human being, but not for God. Mums tas būtu sarežģīti, bet Dievam tas nav neiespējams. And that is what this woman discovered. Un tas ir tas, ko šī sieviete piedzīvoja savā dzīvē un darbā. Ellen White wrote to a woman who had a burden for the Spirit of God in her day. Elena Vaita savulaik rakstīja vēstuli kundzei, kurai arī bija ļoti liela vēlēšanās pēc svētā gara savā dzīvē. Her name was Mrs. Henry. Viņas vārds bija Henrija kundze. And Mrs. Henry was concerned because she had prayed for many years for the Spirit of God to fall on the church. Un Henrija kundze bija noraizējusies, jo viņa bija daudzus gadus lūgusi pēc svētā gara darbības draudzē. But she saw very little evidence that God's Spirit was really working in powerful ways. Bet viņa redzēja ļoti maz pierādījums tam, ka Dievs darbotos savā varenībā. So she received a letter from Mrs. White. Un tad viņa saņēma vēstuli no Elenas Vaitas. And she said, of the prayers that have been ascending for the fulfillment of the promise, the descent of the Holy Spirit, Par lūkšanām, kas ir sūtītas pēc šī vēlēšanās piepildījuma, lai nāktu svētais gars, not one has been lost. neviena no šīm lūkšanām nav pazudusi. Each prayer has been accumulating, Ik viena no šīm lūkšanām ir uzkrājusies, ready to overflow and pour forth a healing flood of heavenly influence and accumulated light all over the world. un tā ir pieaugusi, lai varētu visā spēkā un pilnībā plūst pāri malām cietinošā spēkā un dievišķā iespaidā. So what is she saying? Un ko viņa to vēlas pateikt? She says that whenever we pray for the Holy Spirit, Viņa vēlas pateikt, ka ikreiz, kad mēs lūdzam pēc svētā even gara, though we may not see immediate results, pat arī tad, ja mēs neredzam rezultātu uzreiz, those prayers are accumulating. They have been ascending. šīs lūkšanas, ko mēs lūdzam, uzkrājas. They have been getting more and more and more. Viņas uzkrājas un viņi top aizvien vairāk un vairāk un vairāk. And she says that not one of those prayers is lost Un kā māsa Elena Vaita raksta, neviena no šīm lūkšanām nav pazudusi. until finally there is a critical mass and God spills out His Spirit on those who are asking for Him. Līdz brīdim, kad lūkšana ir tik daudz, ka tās plūst pāri malām un Dievs tās pārpludina pār mūsu dzīvēm. We may be praying for our loved ones. Mēs varam lūgt par saviem mīļotajiem. We may be praying for our church or our community. Mēs varam lūgt par savu draudzi vai sabiedrību. We may be praying for our pastors Mēs and varam our lūgt leaders. par saviem sludinātājiem un garīgiem vadītājiem. And we don't see evidence that God is doing anything. Un dažkārt mēs redzam, nav nekādu pierādījumu tam, ka Dievs atbild mūsu But lūgšanas. don't give up. Bet nepadodieties.
Pray with full trust that God is listening to every one of those prayers. Lūdziet pilnā pārliecībā un uzticībā, ka Dievs dzird ikvienu no šīm lūkšanām. Tomorrow night I'll show you a picture of my family. Rīt vakar es parādīšu savas ģimenes fotoattēlu. It's a beautiful family. Of course, it's beautiful because I think it's beautiful. Protams, tā ir ļoti skaista ģimene, jo es domāju, ka tā ir mana ģimene un skaista ģimene. I have a boy of 24, a boy of 22, and a girl of 20. Man ir 3 bērni, 24 un 22 gadus veci dēli un 20 gadus veca meita. And our middle boy has strayed from walking with God. Un vidējais no mūsu bērniem, 22 gadus vecais dēls, ir aizgājis prom no Dieva šobrīd. And he has made some poor choices. Un iespējams, ka viņš ir izdarījis kādus lēmumus, kas nav mums patīkami. And he has been in enmity with me particularly for several years. Un vairāk gadu garumā mums ir bijušas sarežģītas attiecības. And in moments of discouragement, he has blamed me for all his troubles. Un bieži vien brīžos, kad viņš neredz nekādu cerību, viņš vaino mani visās problēmās, ar kurām viņam jāsastopas. But his mother and I have never stopped praying for him. Bet es un viņa māte, mēs nekad neesam mitējušies par viņu lūgt. Especially over the last year, we have redoubled our efforts and our commitment to pray for him to really know Jesus. Un īpaši pēdējā gada laikā mēs esam dubultojuši savus centienus un vēlmes lūgt par to, lai viņš iepazītu Jēzu. We no longer pray for him to be simply kept from harm or for him to have a good day. Mēs vairs nelūdzam tās vienkāršās lūkšanas, kur ir teikts par to, lai pasargā viņu no ļauna vai lai viņam vēl labu dienu. We decidedly pray that he may come to know Jesus Christ. Mēs apzināti no visas sirds lūdzam, lai viņš iepazītu Jēzu Kristu. That he may understand the love of God. Lai viņš izprastu Dieva mīlestību. That he may understand his grace for him. Lai viņš izprastu Dieva žēlastību. That he may be overwhelmed by the goodness of God to him. Lai Dieva labestība un mīlestība pārņem viņu. So that he may surrender. Lai viņš nodod savu dzīvi. So that he may give his life to him. Lai viņš nodod savu dzīvi Dievam. Well, we have seen some changes. Mēs esam redzējuši kādas izmaiņas. And I don't have the time tonight to go over all of those changes. Un šovakar varbūt es nevarēšu pastāstīt par visām šīm pārmaiņām, ko mēs esam piedzīvojuši jau. But I received an email last night. Bet vakarā es saņēmu kādu e-pastu. Right now he is in Argentina, which is very far away. Šobrīd viņš atrodas Argentīnā, kas ir ļoti tālu. He's studying there. Viņš tur studē. And he says, Dad, please forgive me for having done this and having said this and having treated you this way. Un savā e-pastā viņš raksta, tēt lūdzu piedod man par to, Now, ko es esmu darījis. You have to understand that this young man never says, I'm sorry. Jums jāsaprot, ka šis jaunais cilvēks nekad nav teicis, es piedod man. And for years he has blamed all his troubles on me. Un daudzu gadu garumā viņš visas savas vainas un problēmas ir vainojis mani kā vainīgo. For him to say, please forgive me. Un tas, ka viņš ir pateicis, lūdzu piedod man. That's a miracle of God. Tas ir Dieva brīnums. That is God at work in his life. Tas ir Dieva darbs viņa dzīvē. Oh, I tell you, parents, don't give up for praying for your children. Un es vēlos pateikt tik vienam no vecākiem, kas esat klāt. Don't give up praying for your loved ones. Nemitējieties lūgt par saviem bērniem, par The saviem Holy Spirit mīļotajiem. is eager to pierce through the hardest heart. Dieva gars vēlās izdurties cauri visnocietinātākajai sirdī. And he will do it. Un viņš to darīs. Oh, we must trust all our cares on him. Vienīgais, kas mums jādara, mums jānoliek visas savas rūpes pie We viņa. must believe that he really loves us, that he really listens to our Un prayers. mums ir jātic no visas sirds, ka viņš tiešām mīl mūs un uzklaus mūsu That lūgšanas. his promises are true. Un viņu apsolījumi ir taisni un patiesi. That those promises are facts in advance. Un kad viņa apsolījumi ir kā fakti, kuriem mēs varam uzticēties jau iepriekš. Oh, if we lived lives of faith. Ja mēs dzīvojam dzīves ticībā, Oh, we would see so much more work, the work of God in our midst. mēs redzētu tik daudz pierādījumu Dieva darbībai mūsu dzīvēs. What could God do through his church by the power of his Spirit?
Ko Dievs varētu padarīt savā draudzē ar svētā gara palīdzību? Remember David? Atcerieties Dāvidu. That was a young man full of the Spirit of God. Tas bija kāds jaunais, kas bija Dieva gara pildīts. And David at the age of 17 had more power than a giant. Un viņam 17 gadu vecumā bija vairāk spēka nekā Goliātam. Because he was a man full of the Spirit of God. Jo viņš bija vīrs, kas bija pildīts ar Dieva garu. Remember Joshua? Atcerieties Jošo, The one who followed Moses? tas, kurš sekoja Jēzum. That was a young leader who all of a sudden had the charge of 2 million people. Jozu bija jauns cilvēks, kura pakļautībā bija 2 miljoni cilvēku. Imagine nearly the population of Latvia under one man. Iedomājieties visu Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuri dodas viena cilvēka vadībā. But he was so full of the Spirit of God Bet viņš bija tik ļoti Dieva gara pildīts, that he was able to pray for the sun to stand still for nearly 24 hours. ka viņš varēja lūgt, lai saule apstājās 24 stundas. Read about it in the book of Joshua chapter 10. Izlasiet par to Jozovas grāmatas 10. nodaļā. Now, how does that happen? Kā tas varēja How notikt? can you stop the sun? Obviously, the sun doesn't move. How do you stop the earth from rotating? Kā jūs varat apstādināt sauli, un mēs saprotam, ka ne jau saule rotē, bet viņš apstādināja zemi. I don't know. That's one of the mysteries I want to ask God when I get to heaven. Es nezinu atbildi šo jautājumiem, šis ir viens no noslēpumiem, kuriem es vēlētos uzzināt atbildi, kad tiekos ar Dievu. But God listened to him. Bet Dievs viņam klausīja. And that day lasted like 46 hours. Un bija diena, kas ilga 46 Instead of 24. nevis 24. A man full of the Spirit of God. Tas bija vīrs, kas bija Dieva gara pildīts. The disciples were simple fishermen. Mācekļi bija vienkārši zvejnieki. Simple, uneducated fishermen. Vienkārši neizglītoti zvejnieki. And they had more power than the entire Roman Empire. Un viņiem bija vairāk spēkā visai Romas impērijai. The city leader said, these people have turned this city upside down. Un pilsētas vadoņi teica, šie cilvēki ir apgriezuši pilsētu kājām gaisā. Wouldn't that be something if they said of the Christians in the city, they have turned this city upside down? Vai tas nebūtu kas īpašs, ja mūsu pilsētas vadība pateiktu, ka mēs kā kristieši esam šo pilsētu apgriezuši With kājām the gaisā? Spirit of God, all those things are possible. Dieva spēkā un garā tas viss ir iespējams. In the little book, Christ Subject Lessons, Mēs varam lasīt Elēnas Vaitas grāmatā, which is a commentary on the parables of Jesus Christ. kas ir par kalnu svētrunu un par līdzībām, ko Kristus ir mācījis saviem mācekļiem. We read these words. Mēs lasām šos vārdus. These scenes, that is, of the coming of the Spirit and the power of the Spirit of the church, these scenes are to be repeated. Kad šīs tēmas atkārtosies, And with greater power. un tās atkārtosies ar lielāku spēku, The latter rain will be more abundant. ka vēlais lietus būs vēl spēcīgāks, The Spirit awaits our demand and reception. un gars gaida mūsu pieprasījumu un vēlēšanos to saņemt. Can God do this? Vai Dievs to var paveikt? Can God do this in post-Christian Europe? Vai Dievs to var izdarīt šādā postkristiettīgajā Eiropā? Can God do this in secularized societies? Vai Dievs to var izdarīt pasaulīgajā sabiedrībā? Can He turn everything upside down? Vai viņš visu var pagriezt kājām gaisā? Can God do what He did through Wulan Ying and through the Merman's Church in our city? Vai Dievs var izdarīt mūsu vidū to, ko viņš paveica Murmanskā, to, ko viņš padarīja Ķīnā? Sometimes we're tempted to think that this happens somewhere else. Dažkārt mēs domājam, ka tas ir noticis kaut kur citur. But let's remember that the Spirit of God that is at work in Murmansk and is at work in China is the same Spirit that is at work here. Bet atcerēsimies, ka Dieva gars, kas strādāja Murmanskā un Ķīnā, ir tas pats gars, kas arī darbojās šeit. He's simply waiting for our demand and reception. Viss, ko viņš vēlas, ir mūsu vēlēšanās to saņemt. We must give much more of our lives to God. Mums ir jānodod savas dzīves vēl pilnīgāk Dievam. The truth is that most of us have an item of 10 items, and God is one of those 10 items, but He's not number one. Un ļoti bieži ir tā, ka mūsu dzīvē ir dažādas prioritātes, bet
Perhaps our highest priority is our work. Un Dievs nav nebūtu augstākais. Perhaps our highest priority is our family. Iespējams, ka tas ir darbs vai Perhaps our ģimene. highest priority is our studies. Iespējams, ka tas ir mūsu studijas Or our future. vai mūsu nākotne. Or a relationship with a boyfriend or a girlfriend. Vai tas ir attiecības ar draugu vai draudzeni. But if God is number 5 or number 8 or number 10, nothing is going to happen Bet in our ja life. Dievs šajā prioritāšu sarakstā ir numur 5, 8 vai 10, nekas nenotiks mūsu That's why the dzīvēs. first commandment is the first commandment. Tāpēc pirmais bauslis ir pirmais You bauslis. shall have no other gods before me. Jums nebūs citus dievus turēt manā priekšā. If you put me first, God said, Ja jūs turat mani pirmā vietā, you cannot imagine what I can do in your life. jūs nevarat pat iedomāties, ko es varu paveikt jūsu dzīvēs. And the evidence that we have not put God first Un kā apliecinājums tam, ka mēs neesam Dievu nolikuši pirmajā vietā, is the fruit in our lives. tie ir augļi, ko mēs redzam savā dzīvē. Our neighbors, our friends, our family, they're not necessarily impressed with the God that we serve. Mūsu kaimiņi, mūsu draugi, mūsu kolēģi, iespējams, ka viņi vēl nepazīst Dievu visā viņa pilnībā. Because that God doesn't appear to be very real to us. Jo caur mums viņi nav iepazinuši, ka Dievs ir īsts un patiess. Oh, but God wants to be real. Bet Dievs vēlas būt patiess. He wants to be real in your life and mine. Viņš vēlas būt klātesošs un īsts mūsu dzīvēs. He wants to be active. Viņš vēlas He darboties. wants to change things. Viņš vēlas izdarīt And He pārmaiņas. is able to do so. Un viņš to spēj Only if you open your heart wide. tikai tad, ja jūs atverat savas sirdis. There's a text in Psalm 81 verse 10. Psalmos 81. nodaļā 10. pantā. The analogy of birds feeding from their mothers. Tur ir līdzība par to, kā putnēni tiek baroti. And God says to us, open your mouth wide and I will fill it. Un viņš saka, atveriet savas mutes plaši un es jūs pabarošu. Imagine little birds in a nest, about 6 of them. Iedomājieties, apmēram 6 putnēnus ligzdā. Which is the one that will get fed most? Kā jūs domājat, kurš no viņiem tiks pabarots visvairāk? The one that will stretch his neck more and open his mouth wide. Tas, kurš visaugstāk pastiepj savu kakliņu un atvērš savu knābīti visplatāk. He gets what mom has to offer. Viņš saņems visvairāk no tā, ko māmiņa And sagādājusi. that baby bird will grow stronger and faster than all the others. Un tas, kurš saņems vairāk no māmiņas, augs stiprāks un ātrāks nekā citi. Because he longs for what mother has to offer Jo more than viņš anybody else. ilgojas vairāk nekā citi. That is our privilege. That is our opportunity. Un tā ir arī mūsu priekštiesība un iespēja. Dwight L. Moody was a 19th century American evangelist. Dvaits Mūdijs bija 19. gadsimta evaņģēlists Amerikas Savienotajās valstīs. He was a simple man, Viņš bija vienkāršs vīrs, but he was converted at the age of 19. bet viņš atgriezās pie Dieva 19 gadu vecumā. And he surrendered his whole life to God. Un visu atlikušo dzīvi viņš nodeva Dievam. When he was a young man, Kad viņš bija jauns vīrs, he heard an English evangelist preach one time. viņš kādreiz dzirdēja kādu angļu evaņģēlistu. And that evangelist, by the name of Henry Varley, said, the world has yet to see what God can do with and for and through and in a man who is fully and wholly consecrated to him. Un šis angļu evaņģēlists vārdā Henrijs Varlijs, viņš teica kādus vārdus, ko dzirdēja Mūdijs, un tie bija, ka pasaulē vēl tikai jāpieredz, un vēl viņa nav to pieredzējis, ko Dievs var izdarīt ar, priekš, cauri un tajos cilvēkos, kur ir pilnībā nodoti viņam. And the world is still waiting for that. Un pasaule vēl aizvien nav to pieredzējusi un vēl pēc tā gaida. And when Moody heard that in his early 20s, Un kad Mūdijs dzirdēja šos vārdus, kad viņš jau bija tikai 20 gadus vecs, he responded to God. viņš atsaucās Dievam. And I'll tell you what he said in a minute. Un pēc kāda mirkļa es jums pateikšu, ko viņš teica. Because I want to tell you another story, and then I'll come back to Moody. Jo es jums gribu pastāstīt vēl kādu stāstu, un tad es atgriezīšos pie I want to tell you Mūdija. the story of one of my students.
Es jums gribu pastāstīt stāstu par kādu no saviem studentiem. in America. He is from Romania. Tas ir viens no maniem studentiem, kurš ir no Rumānijas, bet viņš studēja Amerikas Savienotās valstīs. Pavel Goya, who is now a pastor in Wisconsin. Tas ir sludinātājs Pāvels Goja, kurš šobrīd strādā draudzē Viskonsīnā. The Review and Herald Publishing House just published a book of his life. Nesen mūsu izdevniecība Review and Herald izdeva grāmatu, kas stāstīja par viņu dzīvi. Most of the stories come from his days when he was in communist Romania, in how he trusted God and what God was able to do through him. Un lielākā daļa stāstu, kas apkopot šajā grāmatā, stāsta par laiku, kad viņš vēl dzīvoja komunistiskajā Rumānijā un par to, kā viņš uzticējās Dievam un ko Dievs darīja viņa dzīvē un kā viņš viņu pasargāja. Amazing stories, miracles after miracles. Tie brīnumaini stāsti, kuros mēs varam lasīt par vienu brīnumu pēc otra. For instance, the entire Department of Education of the country changed because of him. Piemēram, viss šīs valsts izglītības pārvalde izmainījās pateicoties šim kungam. Because here was a man who was fully consecrated to God. Jo bija kāds cilvēks, kurš bija pilnībā nodevies Dievam. Well, at one point, when he was in Romania, before he became a pastor, Un bija kāds brīdis, kad viņš vēl dzīvoja Rumānijā, pirms viņš bija kļuvis par sludinātāju. God blessed him, and right after the fall of communism, he got into a business that made him a lot of money. Tieši viņu bija svētījis, un drīz pēc komunismu krišanas viņš iesaistījās kādā biznesā, un Dievs viņu svētīja, un viņam bija bagātīgi ienākumi. He was earning millions of dollars every year. Katru gadu viņš pelnīja vairākus miljonus dolāru. He had several houses. Viņam bija vairākas He had mājas. several fancy cars, all German cars. Viņam bija daudz un dažādas smalkas vācu mašīnas. And he was very active in the local church. Un viņš bija arī ļoti aktīvs vietējās draudzes loceklis. He loved God, but he had all these other distractions, you see. Viņš mīlēja Dievu, bet redziet, viņam bija vairākas lietas vēl, kas nomāca viņu uzmanību. But he was very effective because he loved God. Bet viņš bija ļoti ražants savos darbos, jo So the viņš mīlēja conference Dievu. leadership approached him and asked him to be a pastor. Un konferences vadība viņam piedāvā kļūt par sludinātāju. Now, pastors don't make millions a year. Kā jūs zināt, sludinātāji nepelna miljonus. Pastors cannot afford several houses and German cars. Sludinātāji nevar atļauties vairākas mājas un smalkas vācu mašīnas. So he contemplated having to downgrade his life many times over. Un tāpēc viņš daudz pārdomāja, pirms viņš redzēja, ka viņa dzīve samazināsies šajos apmēros un vērienā, ko viņš varēs atļauties. But he loved God with all his heart. Bet viņš mīlēja Dievu ar visu savu sirdi. So he surrendered all to him. Un viņš nodeva visu viņam. He sold all his houses. Viņš pārdeva visu savus He sold all his cars. Viņš pārdeva visu savus mašīnas. Because he figured that if he drove a fancy car to church, the members would not understand. Jo viņš saprata, ja viņš brauks uz draudzi šajā smalkajā mašīnā, draudzes locekļi varētu viņu nesaprast. He bought a little vehicle. Viņš nopirka pavisam nelielu automašīnu. He found the churches to be miserable churches to pastor. Viņš redzēja, ka bija draudzes, kurās bija tiešām nožēlojums. You know how some churches can be. Jūs zināt, kā var draudzēs A lot of bickering, a lot of criticism, kur ir daudz kritikas vienam pret otru un a nenovīdības, lot of selfishness. un daudz patmīlības un egoismu. The elders are proud people. Draudzes vecākie nereti ir lepni ļaudis, And he began to work with them un viņš pamazām sāka ar viņiem and strādāt. pray for them. Un viņš lūdza par viņiem, And things began to change. un lietas sāk mainīties. He led them to meet in homes together, to pray together. Viņš viņus veda kopā dažādās mājvietās, lai lūgtu kopā ar viņiem. And conversions followed. The members began to be converted to Jesus Christ. Un jauni draudzes locekļi atgriezās, lai sekotu Jēzum Kristum. Things began to change in the churches. Draudzēs notika pārmaiņas. In 2 years of pastoring there, the district doubled in size. 2 gadus pēc tam, kad viņš bija uzsācis savu kalpošanu, šis viņa apgabals divkāršojās draudzes apmērs And they ziņā. added 3 more churches. Un tika nodibināts vēl 3 jaunas draudzes. But in the midst of this success, there was a tragedy. Bet visā šajā veiksmes stāstā bija arī kāda traģēdija.
As you can imagine, the devil was very upset with him. Jūs varat iedomāties, ka vēlnu tas ļoti nomāca, ka Because he šādi was panākumi. being used by God in a powerful way. Jo viņš redzēja, ka šeit ir kāds cilvēks, kuru Dievs izmanto spēcīgā veidā. So one day he was driving from one town, village to another. Un kādu dienu, kad šis mācītājs devās savā transporta līdzeklī no viena ciema uz otru, And behind a truck that was in front of him came a disabled youth right in front of him, and he hit him. He couldn't avoid him. un tātad viņam sakoja smagā mašīna, un viņam priekšā bija vēl cits transporta līdzeklis no sadursmes, ar kuru viņš nevarēja He izvairīties. hit him so hard, the boy went up in the air. Jo viņš ietriecās šajā priekšā stāvošajā transporta līdzeklī ar tādu spēku, ka puisis, kas tur sēdēja iekšā, tika izsviests. Fell to the ground in front of him, and he ran over it. Tika nomests zemē uz ceļa priekšā viņam, un viņš ar savu mašīnu pārbrauca So viņam he hit him pāri. first, and then he runs over him. Vispirms viņš izraisīja šo sadošanu, un pēc tam viņš vēl viņam pārbrauc Can pāri. you imagine if that were to happen to you? Vai jūs varat iedomāties, ja kaut kas tāds notiek ar If jums? you run over a person, if you injure them like that? Ja jūs sabraukt kā cilvēki, ja jūs viņu tā ievainotu, He was known as Mene, the boy. šo puisi, kurš cieta šajā avārijā, viņu The sauc reason Mene. is because he had a stuttering problem, and so Mene, he kept always stuttering. Viņu šādi sauc tāpēc, ka viņam jau tā bija veselīgas komplikācijas, un viņš raustīja valodu, un dēļ šīs valodas raustīšanas viņu tā sauca. As the result of the accident, he had a fractured spine, Šīs avārijas rezultātā viņam bija traumēts mugurkauls, his brain hemorrhaged, viņas bija asins izplūdums he smadzenēs, had a collapsed lung, viņam bija caurdurta a plauša, broken hip, viņam bija lausta, broken arm and a leg. lausts gūžas kauls, roka un They kāja. rushed him to the hospital, Viņu ar steigšus nogādāja uz slimnīcu, and he died there. bet šis puisis slimnīcā nomira. Now, Pavel did the only thing he knew what to do. Pāvels izdarīja vienīgo lietu, ko viņš varēja iedomāties tajā brīdī darīt. He cried out to God. Viņš raudāja un piesauca Dievu. He understood the great controversy in his mind. Viņš redzēja šo lielo cīņu, kas notika arī viņa He dzīvē. understood that God was using him in powerful ways and how the devil would try to stop him right there. Viņš redzēja, kā Dievs viņu izmanto visvarenākajos veidos un kā vēlns viņu cenšas apstādināt. So you know what he did? Un jūs zināt, ko viņš izdarīja? He prayed to God that he would resurrect the boy. Un viņš lūdza Dievam, lai Dievs šo puisi augšām celtu. You know, I was just reading this morning, early, about 3 o'clock this morning in my room, Ziniet, šorīt tagad no rīta, apmēram 3 no rīta, es savā istabā lasīju, that God told the disciples to heal the sick, to cast out demons, and to raise the dead. kad Jēzus arī saviem mācekļiem teica, lai viņi cietinātu slimos, izdzītu ļaunos un celtu mirušos. Pavel was a man who believed the Bible as it reads. Pāvels, šis cilvēks bija cilvēks, kurš ticēja, ka tas, kas Bībelē rakstīts, ir patiess. So right there by the hospital bed, he knelt down and began to pray that God would raise him from the dead. Un tieši slimnīcā pie šī mirušā puiša gultas viņš zemojās ceļos un sāka savu lūgšanu. The doctors had all left because there was nothing they could do anymore. Visi ārsti jau bija pametuši šo palātu, jo vairs nekas nebija līdzams. One of them came by later and saw him praying. Viens no viņiem vēlāk redzēja garām ejot, ka šis cilvēks zemojies lūgšanām. And he said to him, "Go home, what are you doing? Viņš teica, ej uz mājām, ko tu šeit vēl dari? The boy is dead. Puisis ir miris. Your God can't do anything about that." Tavs Dievs tur neko nepalīdzēs. He was a good communist. Tas bija labs komunistu doktors. But Pavel said, "My God can listen to this prayer, and if he wishes, he could raise him up." Bet Pāvels teica, mans Dievs var uzklausīt šo lūgšanu, un ja tas ir viņa prāts, viņš var augšām celt šo puisi. He told the doctor, "Nothing is impossible for God." Un viņš teica šim ārstam, Dievam nekas nav neiespējams. He went home, Viņš devās mājup,
and asked his wife to pray with him. Un aicināja arī savu sievu lūgt kopā ar viņu. They prayed all night long Viņa lūdza visu nakti. for many, Viņa lūdza par šo puisi meni. for God's work to continue and not to be stalled by the devil's work. Lai Dieva darbu neapstādinātu un nenobremzētu vēlna darbs, lai tas turpinātu strādāt. Early in the morning he came back to the hospital Un agrā rīta stundā Pāvils atgriezās slimnīcā, in order to meet with the family and to try to spend some time with them. un viņš nāca ar meitu, lai satiktos ar šī puisa ģimeni un lai pavadītu kādu laiku kopā ar viņiem. And he found out that they had taken the boy to the morgue. Un viņš uzzināja, ka puisis jau ir aizvests uz morgu tajā brīdī. But that before he came, Bet pirms viņš atnāca, the boy woke up. Zēns bija augšām cēlies. And they brought him back to the hospital room. Un pirms tam viņu atgādāja atpakaļ uz slimnīcas palātu, Alive. dzīvu. But not just alive. Bet ne tikai vienkārši dzīvu. They found the boy healed. Viņi redzēja, ka zēns bija ne tikai augšām celts, bet arī dziedināts. They took x-rays. Viņi izdarīja rentgena uzņēmumus. They found that everything had healed perfectly. His hip, Un izdarot rentgena uzņēmumus, viņi redzēja, ka viss bija his sadzīves. broken spine, Viņa mugurkauls, viņa gūžas the kauls, lung is perfect. viņa plauša, No more hemorrhage in the brain. nekāda asins izplūduma viņa smadzenēs. The only thing he had left was the broken arm and the broken leg, Vienīgais, kas vēl liecināja par šo negadījumu, bija laužta roka un laužta which kāja. were the lesser of his Un injuries. tie bija mazākie no ievainojumiem. Not only that, Un ne tikai tas, the boy didn't stutter anymore. puisis vairs neraustīja valodu un nestostījās. God can do these things even today. Dievam ir iespējams tas arī šodien. God can do these things with common, regular people. Dievam ir iespējams šos darbus padarīt arī pie vienkāršiem cilvēkiem. If those common, regular people would give themselves to God completely, Ja ik viens no mums mēs atvērtu savu dzīvi pilnībā Dievam. if they would say, God, whatever you say, I will take that to the bank. I believe in what you say. I'm moving forward with it. Ja mēs teiktu, Dievs, es ticu tam, ko tu esi teicis, es zinu, ka tas notiks, un es to ievērošu un to nesīšu savā dzīvē. So, as you can imagine, the story spread around that whole area. Un kā jūs jau varat iedomāties, šis neticamais stāsts ātri vien izplatījās visā apkaimē. It was all over the newspapers. Tā par to tika rakstīts visos izdevumos un laikrakstos. Pablo had planned for evangelistic series of meetings in one of his churches. Kādā no draudzēm Pāvils bija iecerējis evanģelizācijas And they were pasākumus. supposed to begin a week after this accident. Un bija iecerēts, ka šie evanģelizācijas pasākumi sāktos apmēram nedēļu pēc šīs avārijas. And he thought the devil was going to close down these meetings because of this great, terrible tragedy. Un viņš pie sevis domāja, ka vēlns noteikti centīsies apstādināt šo evanģelizācijas pasākumu norisi. Instead, what happened is that thousands of people came to the meeting. Bet tā vietā nevis šie evanģelizācijas pasākumi apstājās un nevis viņi tika atcelti, bet tūkstošiem cilvēku tos apmeklēja. Because they wanted to see the preacher who God used to resurrect many, who was well known in the village. Jo viņi vēlējās redzēt šo sludinātāju, caur kuru Dievs bija strādājis un bija augšām cēlis šo jauno puisi meni, kuru visi pazina arī apkaimē. So membership doubled yet again. Un atkal draudzes locekļu skaits dubultojās. Now, why does this thing happen to every once in a while to some people, but very rarely? Kā jūs domājat, kāpēc šādi stāsti, šādi notikumi notiek šad un tad, bet tik ļoti reti? Is the Spirit discriminating? Vai jūs domājat, ka gars diskriminē un ierobežo? Does he say, I don't want to work with you or through you? Vai jūs domājat, ka gars izvēlas un saka, es nevēlos strādāt caur tevi vai caur tevi? The Spirit does not discriminate. Nē, svētais gars nediskriminē. The Spirit of God wants to work through each of us. Dieva gars vēlas strādāt caur ikvienu no mums.
And even though we may not have the same experiences that I have told, Un varbūt pat arī tad, ja mums nav tādi piedzīvojumi, kā es jums esmu šovakar dalījies, they will be life-changing, powerful experience under God. mēs varam paļauties, ka Dieva spēkā notiks dzīvi pārmainoši un spēcīgi notikumi. All you need to do is surrender all. Viss, kas jums nepieciešams darīt, ir jānodod sev pilnībā. Don't surrender 70% Nenododiet tikai 70% or 80%. vai tikai 80%. As long as there's something of us, Tik ilgi, kamēr mēs kaut ko paturam tikai sev, God cannot have it all. Dievam nav iespējams mūs pieņemt pilnībā. Surrender everything to Him. Mums jānodod sevi. Every morning, get up and kneel by your bed and say, I surrender all to you. Un ik rītu, kad mēs mostamies un izkāpjam no gultas, locīsim savus ceļus lūkšanā un teiksim, es nododu sev pilnībā. Every night before you go to bed, read something from Scripture and promise God you will talk with Him if He wakes you up. Un katru vakaru pirms jūs doties pie miera, pārlasiet svētos rakstus un apsoliet Dievam, ka jūs celsieties un darīsiet, kas nepieciešams, ja Viņš jūs aicinās. You can claim that promise in Isaiah 50, verse 4. Jūs varat redzēt šo apsolījumu Esais grāmatā, He wakes me up morning by morning. kur Esais grāmatā ir rakstīts, ka Viņš man modina krītu. And God will wake you up. Un mēs varam paļauties, ka Dievs arī mūs modinās. And you will be alert. Un mēs būsim And you will pamodušies. have all the strength and energy you need for the day. Un mums būs visam dienai nepieciešamais spēks un enerģija. If your purpose is to study the Word of God, to know Him better, to spend time with Him, Ja mūsu mērķis ir studēt Dieva vārdu, iepazīt to vairāk, iepazīt Dievu, and then a life of power in Christ can be yours. un tad mūsu dzīve var būt dzīve Dievā, spēcīga dzīve. The Bible says that God is looking to and fro across the earth to find one person through whom He can show Himself strong. Mēs varam lasīt Dieva vārdā, ka Dievs raugās uz šo pasauli un meklē katru vienu cilvēku, ar kuru Viņš varētu darboties un parādīt savu varenību. Why couldn't that person be you? Un kāpēc gan mēs nevarētu būt viens no šiem cilvēkiem? Remember Dwight Moody, Atcerieties Dwightu Moody, par ko es stāstīju iepriekš. the English evangelist that said the world has yet to see what God can do with and for and through and in a man who is fully and wholly consecrated to Him. Un šo angļu evaņģēlistu Henriju Vorleju, kurš stāstīja, ka pasaulē vēl tikai jāpiedzīvo, ko Dievam iespējams padarīt ar un priekš un caur un iekš to cilvēkiem, kuri ir pilnībā nodevušies Viņam. And Dwight Moody in his early 20s, when he heard that, said, by God's grace, I will be that man. Un kad Dwights Moody savos 20 gados dzirdēja šos vārdus, viņš teica, Dieva žēlastībā es būšu šis cilvēks. And God used him to turn the city of Chicago upside down. Un Dievs pielietoja šo jauno cilvēku, lai Čikāgas pilsētu apgriezt kājām gaisā un pārmainītu. You and I can say the same. Mēs varam teikt to pašu. By God's grace, I want to be that man, I want to be that woman of God. Mēs varam teikt, Dieva žēlastībā es vēlos būt šis cilvēks, es vēlos būt šis vīrs, šī sieva, kas to dara. A person you can use entirely for your glory. Dievs, mēs varam būt šis cilvēks, kuru tu var izlietot pilnā mērā, lai parādītu savu varenību. I want to encourage you tonight Es vēlos jūs iedrošināt šajā vakarā. to take what we've talked about this evening, Pārdomājiet to, ko mēs esam runājuši. to go to your home Ejot savās mājvietās and to pray about this. un lūdziet par to. I'd like to encourage you tonight to talk with Jesus about this Es vēlos jūs iedrošināt šovakar par to runāt ar Jēzu. and ask Him, Lord, could this possibly be in my life? Un jautājiet viņam, kungs, vai arī mana dzīve iespējama tāda? What must I surrender to you so that you can work freely in my life? Ko man būtu jānodod, lai tu varētu pilnībā strādāt manā dzīvē? What am I holding back, oh God? Kas ir tas, pie kā es vēl pieķeros un ko es vēl turu? What am I afraid? No kā es baidos? If you ask Him those questions and you want to hear the answer and you wait for the answer, God will show you what the answers are.
Ja jūs vēlaties uzdot viņam šos jautājumus, ja jūs vēlaties dzirdēt atbildes un gaidīsiet atbildes Dievam, būs atbildes uz šiem jautājumiem. And I'd like to encourage you tonight Un es vēlos jūs iedrošināt, to challenge God pārbaudiet Dievu. and say to Him, God, I have a lot to do tomorrow. Sakiet viņam, Dievs, man rītdien ir daudz kas darāms. I have to work, I have to study, I have things to do. Man ir jāiet uz darbu, man ir jāstudē un vēl citi I have pienākumi. to get up early just to do those things. Un man ir jāceļās agri no rīta, lai visu to paspētu. But if you wake me up early in the morning, I will get up and I will talk with you and I will read the Word of God and I will converse with you in prayer. Bet, ja tu mani modinās no rīta agrā stundā, es celšos, pētīšu tavu vārdu, lūkšu un sarunāšos ar If tevi. you sincerely make that promise to Him, tomorrow night many of you will tell me, an amazing thing, God woke me up. Un ja jūs to izdarīsiet, es ticu, ka rītvakar tiekoties daudz no jums teiks, kādas brīnumainas lietas Dievs man palīdzēja. I am nothing special, Es neesmu nekas īpašs. but I haven't needed an alarm clock in 28 years. Bet man jau 28 gadus nav bijis modinātāja pulkstenis. God wakes me up every time. Dievs mani modina ik rītu. And I'm not sleepy, Un es neesmu miegains, and I'm not tired. un neesmu noguris. Or sometimes I make it difficult for God. Bet dažkārt es zinu, ka es neesmu vienkārši ierocis, ar ko Dievam strādāt. If I'm watching television until late or watching a movie, Ja es kādreiz vēlāk skatos televīziju vai kādu filmu, and I go to bed with that in my mind, un ja es dodos pie miera ar šīm domām, God may still wake me up, Dievs mani pamodina, but my heart is not surrendered. bet mana sirds nav nodevusies viņam. Sometimes I stay up late. Dažkārt es palieku vēl nomodā. God may wake me up. If I go to bed at 1, He may wake me up still at 4 or 5. Dažkārt es dodos pie miera tikai 1 naktī, bet jau 4 vai 5 no rīta But He Dievs will mani modina. not do that for more than 2 or 3 days in a row like that. Bet viņš to nedarīs vairāk kā 2 vai 3 dienas pēc kārtas. Because if I insist in going to bed late, Jo, ja es pats izvēlos doties pie miera tik vēlu, He takes mercy on me viņš apžēlojās par mani. and says, I can't wake you up because you won't survive. Un viņš saka, es nemodināšu tevi tik agri, jo tu neizturēsi. If you really mean it, you're going to get to bed early enough. Ja tu patiešām vēlies darboties manā vārdā, tad dosies pie miera laicīgi. But if you sincerely mean it, Bet ja jūs no visas sirds to vēlties, God will do an amazing thing in your life. Dievs darīs brīnumainas lietas jūsu dzīvēs. Sometimes He will wake you up at a time you don't want to wake up. Dažkārt viņš jūs modinās laikā, kad jūs nevēlaties celties. This morning, I woke up at 2 o'clock. Šorīt es pamodos 2:00. I didn't want to. Es to I nevēlējos. wanted to sleep. I needed to sleep more. Es gribēju, man vajadzēja pagulēt ilgāk. But what do? You surrender. Bet ko man darīt? Man vajadzēja Like Paul nodoties. says, I die daily. So you surrender. That's your dying. Okay, I give it. Lord, I surrender. Bet gluži kā Pāvils, mēs nodiedamies Dievam un lai viņš dara, kas ir viņa uzdevums. And you know what I asked Him this morning? Un jūs ziniet, ko es viņam jautāju šajā rītā? I said, God, I need to speak 4 times today. Es teicu, Dievs, man šodien ir jāuzstājas un jārunā I need 4 to speak reizes. for several hours today. Man šodien jārunā vairāk stundu garumā. I will not have the energy and the strength to do that. Man nebūs enerģija, lai to padarītu. I may be sleepy or ill-tempered. I may be short with people. Ja es būšu noguris, es būšu miegains un es būšu neiecietīgs. So you must take over my life. Tāpēc lūdzu ienāc manā dzīvē And you must work through me today. un strādā un cauri mani. Because normally I would collapse. Jo parastos apstākļos es šajā brīdī būtu sabrucis jau. And you know what? Un jūs zināt ko? God has answered my prayer. Dievs ir atbildējis man lūgšanu. And I have not collapsed. Un es neesmu sabrucis šīs dienas gaitā. And I will not collapse until I get to bed tonight. Un es nesabrukšu līdz es būšu savā gultā šovakar. And then He will wake me up again. Un tad viņš man modinās no jauna. Sometimes I have said to Him, don't wake me up before 5:30, please. Dažkārt es viņam esmu teicis, lūdzu, nemodini mani pirms 5:30 no rīta. And God is such a kind God. Un Dievs ir laipns Dievs. He waits, and He wakes me up at 5:31.
Un viņš man pamodina 5:31 minūtē. You can set your clock Jūs varat uzņemt to savu the laiku. time God wakes you up. Jūs varat uzņemt laiku, lai Because He redzētu, certainly cik knows Dievs, what time it is. jo viņš zina, cik pulkstenis rāda. And sometimes if He wakes you up at 1 or 2, Un dažkārt, kad viņš jūs pamodina nakts vidū 1 vai do not 2, despair. nekļūstiet izmišķi. Read your Bible. Lasiet savas Pray bībeles, to Him. lūdziet viņu, Surrender your life to Him. nododiet savas And dzīves then go viņam back to sleep. un iemiedziet no jauna. You know, you might be able to sleep at 4 o'clock for another 2 hours. Iespējams, ka jūs vēl pāris stundas varēsiet pagulēt. But one thing is certain. Bet viena lieta ir pavisam droša. If you have your time with God, significant, meaningful time with God in the morning, Ja jūs no rīta pavadiet ievērojamu laiku kopā ar Dievu, the time you did not sleep laiks, ko jūs neesat gulējuši, will be more than made up with energy and strength from the Holy Spirit. tiks bagātīgi kompensēts un no svētā gara. That's right, He will compensate that. Tiešām viņš to kompensēs. That is what God does. Tas ir tas, ko Dievs paveic. Because God loves you. Jo Dievs mūs mīl, And He wants you to be happy. un viņš vēlas, lai mēs esam And laimīgi. He wants you to be His Un instrument. viņš vēlas, lai mēs būtu instrumenti. And He wants you to know some of His power. Un viņš grib, lai mēs iepazīstam viņa spēku. He doesn't want you to live lives of mediocrity. Viņš negrib, lai mēs dzīvojam savas dzīves daļējā pārliecībā un pārpildībā. Lives of inconsequence. Viņš nevēlas, lai mūsu dzīves būtu bezcerīgas. Like almost everybody else you see. Lai viņas būtu tik vienkāršas un drūmas un paredzamas kā daudziem citiem He cilvēkiem. wants you to be mighty in God. Viņš vēlas, lai mēs būtu vareni viņa spēkā. And He will if you let Him. Un viņš to var izdarīt, ja mēs vien to ļaujam. So how many of you want to say with me tonight, I'm going to take that challenge. Un cik daudz no jums šokar vēlas teikt, es atbildēšu šim aicinājumam. I am going to ask God to help me Es lūkšu Dievam, lai viņš palīdz man, surrender all to Him. lai es nodotu sev pilnībā viņam. I am going to pledge to be open, to be willing to get up in the morning and talk Un with es Him. solīšos viņam celties no rīta un runāt ar viņu. I know God will bless you. Es zinu, Dievs jūs svētīs. And the mighty Spirit of God will work through your life. Un viņa varenā gara spēks strādās ar jūsu Because dzīvēm. it will no longer be you who live. Jo tie vairs nebūsiet jūs, kas dzīvosit, It will be God's Spirit who lives in you. bet tas būs Dieva gars, kas dzīvos jūsos. And the fruit of that Spirit will become evident. Un šī gara augļi būs redzami visiem. God bless you all. Lai Dievs jūs svētī. Let's pray together. Lūksim šajā brīdī. Oh, Heavenly Father, Mūsu debes Tēvs, thank you for giving us the privilege tonight to talk about these things. mēs Tev pateicamies, ka Tu esi Dievs mums priekštiesību runāt par šo jautājumu šajā vakarā. Thank you for these marvelous stories of faith and power. Paldies par šiem brīnišķīgiem ticības un spēku apliecinošiem stāstiem. Thank you for the promises of in the Bible of the Holy Spirit. Paldies par svētā gara apsolījumiem, ko lasām Bībelē. We want to surrender our lives to you tonight. Mēs vēlamies nodot savas dzīves Tev. We want to say, I yield. I give myself to you. Mēs vēlamies teikt, es nododu sevi Tev. Please use us for your glory. Lūdzu, lieto mūs savai varenībai. Fill us with your Spirit. Piepildi mūs ar savu garu, May we become your instruments in your hands. lai mēs kļūstam par instrumentiem Tavās rokās. And so we will know what true joy is. Un tad mēs redzēsim, kas ir patiesas prieks And what life abundant is about. un ko dzīve pārpilnībā nozīmē. Thank you, dear Jesus, Paldies, mīļais Jēzu, for loving us so. ka Tu mūs tā mīli. Thank you for the promise of the Holy Spirit. Paldies par svētā gara apsolījumu. In the name of Jesus Christ we pray. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. I
visu spēku, ar dvēseli prātu un tuvāk kā sevi pašu. Atver sirdi un dzirdi, kur vēlas Dievs, atstāj visu un seko Jēzu, lai tev dzīvot vien ir Kristus. Paldies mūsu viesim, Ronald Kuzē. Paldies tūkai. Paldies mūziķiem. Paldies Dievam. Es ceru, jūs sapratāt mājas darbu. Jūs redzat, ka vēl ir dažas brīvas vietas. Un rītvakar 18:30 mēs spērsim otro soli pretīm dzīvei gar pārpilnībā. Un es ticu, ka Dieva gars jūs tā vadīs, ka jūs rītvakar varēsiet šeit būt. Tādēļ es arī novēlu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai jūs izbaudat brīnišķīgu nakti un brīnumainu rītu un pamošanos kopā ar Dievu, par ko jūs rītvakar varētu arī pastāstīt citiem. Un tā, mīļie draugi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un pavada uz tikšanos pēc dažām stundām šeit, rītvakar.